Esiet sveicināti! Šodien ir otrā stunda tēmai, kur notiek pārvērtības. Un šodien mēs runāsim par mūsu ģimeni, redzamo un neredzamo. Vārds draudze tiek izmantots jaunajā derībā divās nozīmēs. Ir svarīgi atcerēties, ka draudze atrodas divās vietās. Dievs ir nosaukts par tēvu. Vēstule Efeziešiem 3. nodaļa, 14. un 15. pants. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ikviena cils debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Tas nozīmē, ka mūsu garīgās dzīves daļa ir redzama daļa un ir arī neredzama. Neredzama vai universālā draudze. Šo draudzi nav iespējams redzēt ar parasto redzi, bet tā ir reāla un tā ir svarīgas īpašības. Neredzamā draudze ir visaptveroša. Kad jūs piedzimstat no augšienes, jūs pievienojaties neredzamā līmenī pie visiem citiem kristiešiem, gan debesīs, gan uz zemes. Gan tie, kas kādreiz dzīvoja, un tie, kuri vēl dzīvos. Zemes dzīves laikā mēs nekad neredzēsim lielāko daļu no mūsu brāļiem un māsām Kristū, bet Jēzu Kristū mēs visi esam viņa ģimene. Neredzamā draudze ir sadalīta fiziski. Laika barjera, attālumi, kultūra, valoda, dzīve un nāve neatļauj mums tiešā veidā būt sadraudzībā ar ticīgiem, kas ir neredzamā Dieva ģimene. Šie šķēršļi ir tie, kas neļauj mums būt sadraudzībā ar visiem ticīgiem. Neredzamā Dieva draudze ir savienota garīgi. Fiziski mēs esam atdalīti no neredzamās ģimenes. Tā kā mums ir viens tēvs, mēs esam radinieki viens ar otru. Raksti runā par to, ka mūsu ģimene debesīs var novērot mūsu garīgo attīstību uz zemes. Vēstule Ebrejiem 12. nodaļā, 1. pantā ir teikts: tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Neredzamā draudze kādreiz savienosies. Kādreiz visa ģimene savienosies kopā vienā vietā. Šķēršļi, kas mums bija, aizies uz mūžīgiem laikiem. Tā būs diena, kāda vēl nekad nav bijusi. Debesīs mēs ieraudzīsim mums dārgos cilvēkus un satiksimies ar visiem Dieva ģimenes locekļiem. Vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 9. un 10. pants. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas ir virs zemes. Un tagad par redzamo draudzi. Otra Dieva ģimenes dimensija, tā ir draudze, kas atrodas pašlaik uz zemes. Tā ir draudze, kuru jūs varat redzēt un darboties tajā fiziski. Jaunajā derībā lielāko tiesu tiek runāts par redzamo draudzi. Vārds draudze grieķu valodā jaunajā derībā tiek izmantots 118 reizes, un tikai 14 reizes tās nozīme ir universālā draudze vai neredzamā. Atlikušās 104 reizes tās nozīme ir redzama vietējā draudze. Līdzīgi kā Izraēlas vecajā derībā bija redzamā Dieva ģimene, tāpat tagad redzamā draudze ir tā, kurā mēs ejam un darbojamies. Kad Jēzus teica, ka viņš nodibinās savu draudzi un dos tai debesu valstības atslēgas, viņš teica, ka mēs
šīs atslēgas varam lietot uz zemes, un tādā veidā Jēzus pateica par to, ka cels redzamo draudzi. Mateja evaņģēlija 16. nodaļas 19. pants par to runā. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīs virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. 7 redzamās draudzes īpatnības. 1. Redzamā draudze, tā ir vietējā draudze. 1. redzamās draudzes īpatnība ir tā, ka jūs to varat redzēt. Tā jums ir netālu, tāpēc arī mēs to saucam par vietējo. Vietējā draudze atrodas konkrētā ģeogrāfiskā vietā. Tā kā jūs esat piesaukti aktīvi darboties draudzes dzīvē, jums ir jāatrod draudze savā reģionā. Katram ticīgiem ir nepieciešams atrast Dieva draudzi un pievienoties tai. Apustuļu darbi 4. nodaļa 23. pants saka: atbrīvoti tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecai tiem bija sacījuši. 2. punkts. Redzamā draudze, tā ir no augšienes piedzimušo cilvēku kopiena. Vietējā draudze, tas ir kaut kas lielāks kā celtne, tai piederoša teritorija un varbūt mašīnu stāvvietas. Tas nav klubs, kas domāts sadraudzībai, tā nav labdarības organizācija vai palīdzības centrs. Draudze, tā ir cilvēku kopiena, kas piedzimus no augšienes un aicināti būt sadraudzībā viens ar otru. Vienkārši baznīcas apmeklēšana nedara jūs par šīs draudzes ticīgo. Lai jūs kļūtu par pilnvērtīgu vietējās draudzes daļu, Svētajam garam ir jāpārveido jūsu sirds. Vārds kopiena ir saistīta ar vārdiem kopā, kopīgs. Kopiena, tā ir cilvēku grupa, kuriem ir kopēji mērķi, kas viņus vieno vienu ar otru. Dievs radīja draudzi kā cilvēku kopienu, kas seko Jēzum, pārveidojot savu dzīvi. Dieva ģimenes cilvēki ir aicināti būt sadraudzībā vienam ar otru. Lai tas notiktu, mums katram ir jāattīsta sirsnīgas attiecības kā ar Jēzu, tāpat arī ar viņa draudzi. Vietējā draudze, tā ir tāda ticības kopiena, kas atrodas tumsas kopienā. Katrai draudzei ir jāsludina, jāliecina apkārtējiem. Jēzus runāja par savu tautu kā par pilsētu, kas stāv kalnā, un par gaismu, kura spīd tiem, kas dzīvo tumsā. Mateja evaņģēlija 5. nodaļa no 14. līdz 16. pantam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Tādā mērā, kā ticīgie garīgi pieaug vietējā draudzē, viņu ticība ir kā liecība visai apkārtnē. Un Jāņa 13. nodaļa, Jāņa evaņģēlija 13. nodaļa, 35. pants saka: no tām visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jums būs mīlestība savā starpā. Vietējai draudzē mīlestībā ir jānes labā vēsts. Nav iespējams izpaust mīlestību pret neticīgajiem, ja jums nav mīlestības savā starpā, kas ir redzams apkārtējiem. Un 3. redzamā draudze, tās ir cilvēku sapulces. Vēstulē Ebrejiem 10. nodaļa 25. pants saka: neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami, un jo vairāk redzot, tuvojamies to dienu.
Vārdu draudze grieķu valodā izmantoja, lai aprakstītu cilvēku sapulci, kura notiek publiskā vietā. Un vārdu draudze var iztulkot kā savākti kopā. Tā Jēzus apraksta jauno Dieva ģimeni, kuru viņš atnāca dibināt. Tas atklāja sākotnējo pilnīgo Dieva plānu, kas skar draudzi. Pirmkārt, draudze tā ir cilvēku sapulce. Citiem vārdiem sakot, katram ticīgam ir jāapmeklē vietējā draudze. Pašā sākumā kristietību ticīgie saprata draudzi kā regulārs tikšanās, un pirmā draudzes sapulce notika svētdienā, kas bija Jēzus augšām celšanās diena. Pēc tam tieši pēc 7 dienām pēc šī notikuma vasarsvētku dienā. Jāņa evaņģēlī 20. nodaļas 19. pantā ir teikts: šī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums. No tā laika kristieši sāk sanākt kopā katras brīvdienas, lai pielūgtu Dievu un klausītos Dieva vārda mācības. Pirmā vēstule korintiešiem, 16. nodaļa, 2. pants. Ik katrā pirmajā nedēļas dienā, lai ik viens, cik bijis iespējams atlicināt tur gatavībā, ka dāvans nav jālas tikai tad, kad es nākšu. Ne visi kristieši saprot iknedēļas tikšanās ar saviem brāļiem un māsām Kristū. Daži uzskata, ka, ja viņiem ir personīgas attiecības ar Dievu Tēvu, tad viņiem nav jāiet uz kādu konkrētu vietējo draudzi. Viņi nesaprot, ka daudz no tā, ko Dievs grib iedot katram no mums, var saņemt tikai esot Dieva vietējā draudzē. Vārds draudze nozīmē kā cilvēku grupu, tā sapulci, kura notiek kādā vietā. Būt par daļu no grupas nozīmē to, ka jūs sanākat kopā kāda mērķa dēļ. Atnākot uz draudzi katru nedēļu, jūs veidojiet attiecības ar cilvēkiem, kurus Dievs jums deva kā garīgo ģimeni. Tā ir vide, kurā praktizējas īpašas garīgās dāvanas, notiek kopīga pielūgsme un tiek sniegt savstarpēja palīdzība. Iet uz draudzi, tas nenozīmē tikai aiziet uz kādu ēku, bet gan pievienoties Kristus miesai. Vieta, kur notiek tikšanās, nav tik svarīga kā pats fakts, ka cilvēki sanāk kopā. Un 4. ir redzamai draudzei ir ticības simboli. Ticības simboli tā ir vesela uzskatu rinda, kuri aicina vadīt savu darbību un formēt mūsu domāšanu. Katram no mums var būt savs priekšstats par mūziku, par filmām, politiku, varbūt arī ēdienu, bet, lai draudze kļūtu par vienotu organismu, tai ir nepieciešama principu rinda, kas ir neapšaubām. Kristiešu ticība dod brīvību dažādiem uzskatiem, dažādās tēmās, bet katra vietējā draudze risina, kādi pamatprincipi ir priekš tiem cilvēkiem, kurus tā apvieno. Un, lai efektīvi piepildītu savu misiju, katrai vietējai draudzei ir jābūt daudz pamatmācībām, ticējumiem, uzskatiem un vērtībām. Šo stundu galvenais mērķis ir palīdzēt draudzēm iemācīt ticīgiem galvenās patiesības, kas palīdzēs tiem augt un attīstīties, un tā rezultātā vietējo draudžu dzīves izmainīsies. Un 5. ir redzamai draudzei ir noteikta kārtība. Debesīs valda kārtība. Dievs neko nedara patvaļīgi. Eņģeļi nedara neko, kas tiem ienāk prātā. Pateicoties Dieva praviešu redzējumiem, mums ir kāds priekšstats par to, kā ierīkotas debesis. Mēs redzam, ka mūsu Tēvs atrodas vietā, kur viss ir pakārtos noteikumiem.
Katrai detaļai ir sava nozīme, bet skaistums un kārtība, kas debesīs valda, ir vienkārši apbrīnojami. Ir konkrēts daudzums eņģeļu, kas kalpo pie Dieva troņa, un katram no viņiem ir savs uzdevums, kas ir harmonijā ar citu eņģeļu darbību. To visu redzot, Jesaja teica. Jesajas grāmata, 6. nodaļas 5. pantā ir teikts: Tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīsts lūpas, un tagad nu es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebaotu. Dievs parādīja Mūzum, kā debesis ir ierīkots, un viņš šo prototipu radīja uz zemes. Vēstulē ebrejiem 8. nodaļa no 1. līdz 5. pantam. Bet galvenais pārunājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Svētīts un īstās telts kalpotājs, ko uzcels tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai, kāpēc nepieciešami, kā arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņam būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka tie ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mūzum bija norādīts, ka tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Dieva svētnīcas detaļas, dažādu darbību priekšmeti, izmēri norāda uz to, ka mūsu tēva mītne ir visskaistākā vieta ar rūpīgi pārdomātām detaļām. Kāpēc tad viņi draudz uz zemes, lai būtu ierīkots savādāk? Mūsu laikā daudzi cilvēki noliedz reliģiju sarežģīto darbību dēļ un kristietības hierarhijas dažādu struktūru dēļ. Kristieši bieži uzskata, ka sekošana Jēzum tā ir katra cilvēka personīgā lieta, bet jaunā derība dod ticīgiem norādījums pielūgt Dievu organizēt vietējās draudzēs. Un izlasīsim 1. korintiešiem 14. nodaļa, 34. un 40. pants. Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs, bet viss, lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Vārds pieklājīgi no grieķu valodas ir iztulkots kā vārds, kam ir divas saknes. Pirmā sakne, kas tulkojas kā kvalitāte, otrā sakne kā schēma, tas nozīmē kā labi pārdomāts plāns. Tas kungs mums saka, lai visu, ko mēs draudzē darām, tam ir jānotiek pēc rūpīgi pārdomāta plāna un visaugstākā līmenī. Vārds 40. pantā kārtīgi, šis vārds grieķu valodā ir armijas termins, kas nozīmē organizēt cilvēku grupās pēc ranga vai kārtības. Šo vārdu var iztulkot tādā veidā, lai viss vietējā draudzē notiek saskaņā ar rūpīgi pārdomātu plānu, pievēršot uzmanību kvalitatīvai šī procesa organizēšanai. Citiem vārdiem sakot, vietējā draudze nedrīkst būt par organizāciju, kurā viss notiek haotiski, bez jebkāda plānojuma. Dievs mums iedeva noteikumu rūpīgi plānot slavēšanu un visas citas darbības draudzē, lai tās būtu nevainojami izpildītas. Katrā draudzē var būt sava atmosfēra, sava pieeja, savas metodas, bet jebkurā no tām ir jābūt rūpīgam plānojumam un organizētībai. Organizētība nenozīmē konservatīvismu un paredzamību. Laba organizācija atļauj vietējai draudzei vislabākajā veidā demonstrēt radošu pieeju, paaugstinot savas darbības kvalitāti. 6. punkts. Redzamai draudzei ir varas struktūra. Bibliska draudze nevar iztikt bez bibliskas vadības.
Iekšējo vadības principu radīja pats Jēzus. Viņš izvēlējās 12 cilvēkus un mācīja viņus kvalitatīvi vadīt. Apustuļu grāmatā ir aprakstīts, kā apustuļi dibināja vietējās draudzes tur, kur cilvēki atsaucās uz evaņģēliju. Tur tika nozīmēti vadītāji. Pats pirmais vārds, kas nozīmēja mācītāju amatu, bija vecais. Apustuļu darbi 14. nodaļas 23. pantā ir teikts: ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus, gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt. Un vēstulē Titam, 1. nodaļas 5. pants: tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtot to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbiterus, tā kā es tev liku darīt. Jaunajā derībā nav neviena draudzes piemēra, kas būtu darbojusies bez iecelta draudzes garīgā vadītāja. Visā Bībelē nav neviena izņēmuma. Tas nozīmē, ka kristiešu grupa, kas pulcējas kopā kādā mājā, tā nav vietējā draudze tik ilgi, kamēr tur nav iecelts garīgais vadītājs. Un ticīgie var sanākt kopā gan virtuvē, gan kādā istabā, kādās sabiedriskās vietās, kafejnīcās, nomātās telpās vai katedrālēs uz lūkšanām vai bībeles studēšanu un sadraudzību. Tas viss ir raksturīgs draudzēm. Bez Dieva sagatavota un Dieva ielikta mācītāja šī nebūs vietējā draudze. Jaunajā derībā nav nekur aprakstīta garīga kalpošana, kur nebūtu garīgā vadītāja. Draudze ir galvenais viņa pārstāvis uz zemes, kas piepild viņa darbu šajā laikā. Garīga kristiešu kalpošana vienmēr realizējas zem vietējās draudzes vadības vai draudzes iekšienē. Un 7. ir redzamā draudze, piepilda Jēzus doto misiju un uzdevumus. Katra vietējā draudze piepilda individuālu aicinājumu un izpilda dažādus uzdevumus, bet visām draudzēm ir jāizpilda galvenā misija, kuru Jēzus deva, ko mēs saucam par galveno misiju. Un tā ir aprakstīta Mateja evaņģēlī 28. nodaļā, 19. un 20. pants. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Uzdevumu, kuru Dievs liek draudzē pirmkārt izpildīt, tas ir audzināt jaunus mācekļus, stāstot viņiem par Jēzu Kristu un daloties ar to ar viņa mācekļiem. Visām vietējām draudzēm ir jāaug un jāizplatās ar evaņģēlijas sludināšanas palīdzību, kristījot tos un darot tos par uzticamiem un dedzīgiem mācekļiem, Jēzus Kristus sekotājiem. Ir ticība, kas ir visiem patiesiem kristiešiem neatkarīgi no virziena, kam tie pieder. Mēs viņus saucam par tādiem fundamentāliem patiesās ticības kristiešiem. Pie šīm patiesībām attiec sekojošais: neapstrīdama rakstu autoritāte, mācība par trīsvienību, mācība par nepieciešamību pēc glābšanas, par fizisko nāvi un kunga Jēzus Kristus augšām celšanos. Citas doktrīnas vai kristiešu mācības dažādi traktē patiesi mīloši Dieva ticīgie, un tādā mērā, kādā izplatījās evaņģēlijas dažādās ērās un kultūrās, formējās arī jaunas draudzes plūsmas un dažādi teoloģiski priekšstati. Visbiežāk atšķirības skāra fundamentālo doktrīnu praktiskās pielietošanas skaidrojumus. Piemēram, dažādās draudzēs ir paradums ūdens kristības veikt ar vienkāršu ūdens apsmidzināšanu,
bet citās uzskata, ka cilvēks ir pilnīgi jāiegremdē ūdenī. Dažādi skaidrojumi līdzīgos jautājumos nav mazsvarīgi, jo tie spēlē svarīgu lomu, tā kā tas ietekmē kristiešu domāšanu un arī dzīvesveidu. Dažas plūsmas radās kā atbildi uz ļaunumu un izlaidību dažās draudzēs kādā vēstures periodā. Citas parādījās, kad Dievs lika atcerēties cilvēkiem par aizmirstām patiesībām, kuras esošā draudze noraidīja vai ignorēja. Kristietībā pastāv atšķirības. Daži uzskata, ka tik daudz dažādu draužu norāda uz to, ka kristietībā nav patiesības. Patiesībā tā ir draudzes spēja izdzīvot dažādos apstākļos. Tas norāda uz to, ka evaņģēlijs iedvesmo dažādu kultūru pārstāvjus sekot Jēzum un ka Dieva draudze ir spēcīgāka par cilvēku vājībām. Jēzus pats pravietoja Marka evaņģēlija 4. nodaļa no 30. līdz 32. pantām. Un viņš sacīja, kam mēs Dievu valstī pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim. Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes. Un kad tas ir sēts, tad tas augtina aug un top lielāks par visiem dārza augiem un dabū lielus zarus, tā kā putni apakš debes viņa pavēnī var ligzdas taisīt. Debes valstība uz zemes tagad, tā ir Jēzus Kristus draudze. Un daudzu gadsimtu garumā tā auga un izplatījās, un tā ir izaudzējusi daudzus zarus, kā to pravietoja Jēzus. Vajag atcerēties to, ka, ja arī šie zari ir dažādi, tie ir savienoti ar vienu stumbru, un tām ir vienas saknes. Un tā šī bija 2. stunda, un par draudzēm. Paldies, ka klausījāties, tiekamies nākošajā stundā. Visu labu!